Sveiki! Mani sauc Agnese Janku un esmu gaļas pārstrādes uzņēmuma Nākotne valdes locekle. Šobrīd mēs atrodamies gaļas pārstrādes uzņēmumā Nākotne, Jelgavas rajonā Nākotnē. Uzņēmums stāsts aizsākās 92. gadā Dobelē, pats zīmols Nākotne tika radīts 2000. gadā. Uzņēmumā ir vairāk kā 200 darbinieku, kas lielākā daļa nodrošina ražošanas procesus. Mūs kā Latvijas ģimenes uzņēmumu noteikti raksturo tādas īpašības kā ģimeniskums, uzticamība, godīgums. Ražojam vairāk kā 200 produktu veidus visās gaļas kategorijās. Kūpinājumi, pužāvētas desas, cīsiņas sardeles, vārītas desas, marinējumi un gaļas uzkodas. Uzņēmums ienāca Latvijas tirgu ar mājas kūpinājumiem, jeb tumšajiem kūpinājumiem, un pirmie produkti bija mājas desa un cūgaļas šķiņķis saimniekam, kas joprojām ir pircēji ļoti iecienīti. Veikala top plauktos var atrast lielāko daļu mūsu produktu, un starp citu tieši top plauktos jūs visātrāk ieraudzīsiet mūsu jaunumus. Nākotne vienmēr piedāvājas tirgu jaunas produktus, ar ko mēs ļoti lepojamies. Pašlaik gaļas uzkoda kategorijā tie ir stiki, bet pateikšu, ka uzņēmuma iekšienē jau tiek gatavoti nākamie jaunumi. Jā, strādājam eksportā un eksportējam uz vairāk kā 18 valstīm. Vista, bet noteikti katram gaļas veidam ir savs pielietojums. Jaunas garšas, jo man patīk izmēģināt ko jaunu. Kūpinājumi, tā ir vērtība, pie kā vienmēr atgriezties. Grilēt, jo tas nozīmē jauku kompāniju un foršu noskaņojumu. Bekons brokastīs. Uzskatu, ka diena ir jāsāk ar kvalitatīvām un garšīgām brokastīm, un Nākotne tas ir garšīgi.